Šajā epizodē es nāku pie tevis ar ļoti provokatīvu jautājumu. Kāda būtu tava izvēle, ja tu dzīvē darītu vairāk to, kas tev patīk? To, kas tev rada prieku un gandarījumu. Un tu man varētu uzreiz teikt, bet kādam taču ir jādara tas nepatīkamais darbs vai smagais darbs, lai būtu veiksmīgs, lai dzīve būtu veiksmīga. Tev ir absolūta taisnība. Bet tā kā mēs bieži domājam, ka veiksme ir smags darbs, kaut kas, ko es varu iegūt caur sviedriem un asinīm, tad arī mēs zemapziņā to piesaistam. Realtāte to parāda. Es esmu baigauziņa, un es palīdzu cilvēkiem ieraudzīt viņu unikālo veidu, kā mainīt pārliecības un iedvesmoju uz rīcību, lai tie katru dienu varētu dzīvot savu dzīves labāko versiju. Katru dienu. Esmu jau palīdzējis vairāk kā 3000 cilvēkiem, un nākamais var būt tu, jo es zinu, ka tu esi savas dzīves lielākā problēma, lai kā tas arī skanētu, un arī lielākais atrisinājums. Bet man te ir jautājums nākamais. Kā tu izturies tajā mirklī, kad pēc tavām domām tā izvēle, ko tu esi veicis, nav bijis pareiza? Tendences un mana pieredze rāda, ka mēs sevi nosodām. Ka mēs sevi nosodām ar vārdiem, kāpēc es tā izdarīju, tā jau nevajadzēja. Mana labākā versija to tā nebūtu darījusi. Kā ir ar tevi? Ko tu sev saki šajos brīžos? Vai tu pieķer sev kritizējot? Jo šajā epizodē es gribu runāt par izvēlēm. Respektīvi, kā mēs esam pieraduši veikt vispār izvēles. Jo savā pieredzē es saskaros ar to, kad mēs skatāmies katru reizi, kad mums ir kaut kāda izvēle, vai mēs tur galā būsim veiksmīgi. Mēs neizdarām izvēles, lai mēs būtu laimīgi. Un tas notiek zemapziņas līmenī, un es pastāstīšu, respektīvi padalīšos ar ļoti vienkāršu piemēru. Tajā mirklī, kad mēs beidzam vidusskolu un domājot, kur studēt tālāk, tas pirmais, kādai domai mēs sekojam, ir tas, ka mums ir jābūt veiksmīgiem. Tad mūs atzīs, ja tad mums būs viss labi, viss būs forši. Un kas tad nodrošina veiksmi? Veiksmi nodrošina laba karjera. Ko nodrošina laba karjera? Labu atalgojumu. Un tādā veidā pie izvēlēm augstskolā mēs parasti sākam domāt par to, vai šī izglītība, vai tas, ko es šeit iemācīšos, vai tas man nodrošinās veiksmīgu karjeru, vai tas man nodrošinās labu atalgojumu. Un parasti mēs nekad nedomājam par to, vai tā būs mana kaislība, vai tas ir kaut kas, kas man patiešām aizrauj, vai tajā realizējoties es baudīšu dzīvi. Parasti mēs izvēlamies standartus, ko norāda sabiedrība. Un sabiedrībā ir diezgan klasisks skaidrojums, kas ir veiksmīgs cilvēks. Tas ir kaut kāds status sabiedrībā, tas ir konkrēts algas apjoms, tie ir X skaita ceļojumi, tā ir veiksmīga laulība, tie ir vismaz 2 bērni, suns vai kaķis, māja. Un ja cilvēks tajā bildē neiekļaujās, viņu uzskata par neveiksmnieku, kaut kur varbūt par lūzeri. Pat ja cilvēks apprecas, viņš izveido ģimeni un viņš kādu laiku nodzīvo ģimenē, bet viņam pēc tam ir laulības šķiršana, arī tajā mirklī neviens neievēro to, ko viņš ir izdarījis, ko viņš ir jau sasniedzis, bet ievēro to, ka viņam kaut kas nav izdevies. Vai arī, piemēram, tajā brīdī, kad cilvēks tomēr uzdrošinās, iet savā sirds aicinājumā, grib darīt to, kas viņu aizrauja, viņš kaifo no sava darba, bet viņš varbūt nesaņem pietiekami lielu atalgojumu, vismaz sākumā. Un sabiedrība parasti teiks par to, ka rekā tu izgāzies, tā nav veiksme. Tas, kur tu esi, tā nav veiksme. Tāpēc īstenībā ir ļoti būtiski vispār katram pašam priekš sevis nodefinēt, kas ir tava veiksme. Kā tu zināsi, ka tu esi dzīvē veiksmīgs? Kur ir tava gradācija? Jo mana veiksme noteikti var atšķirties no tavējās. Un atceries, to ar sevi nodzīvos visu savu dzīvi. Vienīgais cilvēks, pret kuru tev ir jāatskaitās, ir pret pašu.
Es varu nesaprast, kāpēc tu dari to, ko tu dari. Tu vari nesaprast, kāpēc es daru to, ko es daru. Bet tātad mēs parasti ejam zemapziņā pretī šai veiksmai. Un kāpēc mēs to darām? Mēs pat sevi neaprunājamies. Ja? Mums vienkārši nepatīk būt. Mēs gribam iederēties. Mēs gribam, lai mūs tā kā ne gluži atpazīst, lai mēs iederamies, ja? Lai mēs esam kaut kādā komunā. Un lai mēs arī esam, protams, šie veiksmīgie, bet mēs, izdarot šo izvēli, mēs nepaliekam ar sev visnozīmīgāko cilvēku, kas esam mēs paši. Mēs ar sevi neaprunājamies. Jā, tu dzirdēji absolūti pareizi. Mēs neaprunājamies sevi, jo mums šķiet, ka tie panākumi, tas ir vienīgais mūsu veiksmes stāsts, bet laime ir kaut kāda spēle. Būtībā pētījumi rāda pretējo. Sasniegumu un panākumu nedod patiesu laimes un piepildījumu sajūtu, un, kas ir vēl interesanti, zemapziņā mēs pat to apzināmies, vai ne? Un arī es tur biju. Es arī biju sasniegusi to, ko man gribējās, bet es nebiju laimīga. Attapos ar depresiju un izmisumu. Kas tad vispār, kāda jēga vispār ir dzīvot? Un, ja mēs arī paskatāmies uz slavenībām, ne jau, protams, visām, bet arī slavenībām, kas ir guvuši šo milzīgos panākumus, ja viņi būtu tiešām laimīgi, vai tiešām viņi mocītos ar depresijām, būtu dažādi šīs slimības, būtu pat pašnāvības, tas tikai parāda to, ka panākumi tiešām nenes laimi. Patiesībā pētījumi norāda pilnīgi pretējo. Ja tu esi laimīgs tagad ar to, kas tev ir, un kaifo no tā, ko tu dari, tev ir daudz lielākas iespējas būt laimīgākam. Ja tu kaifo un dari to, kas tev nes prieku, piepildījumu un gandarījumu. Kāpēc tā ir noticis? Kāpēc mēs izvēlamies veiksmes ceļa, nevis laimes ceļu? Pēc maniem novērojumiem mēs dzīvojam sabiedrībā, kas ceļ gaismā, kas no paudzes uz paudzi ceļ gaismā šo smago darbu. Ja? Tas mums aiziet paudzēs. Un es varu padalīties arī ar savu personīgo piemēru. Skolā es ļoti, ļoti labi mācījos. Man bija divi mācību priekšmeti, kas man nevisai padevās, un viss sliktāk man padevās krievu valoda. Un ko parasti tādos mirkļos dara? Ja? Mēs, skolotāji, vecāki, aicina tajā ieguldīties vēl vairāk. Noteikti ir kaut kādas lietas, kur vajag ieguldīties, bet, ja es runāju par šo pašu krievu valodu, nu, pilnīgi nesaprast, nu, pilnīgi nesaprast. Un kā es jūtos tajā mirklī? Es atdodu tik daudz enerģijas, tik daudz spēku, lai mēģinātu saprast kaut ko, ko es totāli nesaprotu. Bet es saprotu, ka man ir jāmācās, jo tad man būs tā vidējā labā atzīme. Un es to daru. Es ticu, vienkārši padomā arī par savu piemēru, kur tu kaut neko nesaprati, kas tev ir grūti, cik daudz enerģijas aiziet, vai ne? Tu vienkārši pieceļoties un nejot tajā, kas tev totāli nepatīk, totāli nepadodas. Tev tā enerģija 10 minūtēs pazūd. Bet tad, kad tu piecelies un tu zini, ka tu šodien kaut ko darīsi, kas tev rada prieku, kaifu, tu dubulto, trīskāršo, iespējams, pat 10-kāršo savu enerģijas daudzumu. Es ticu, ka tev ir gan vienam notikumam piemēri, gan otram notikumam piemēri, kur tu pazaudē enerģiju un kur tu piepildi enerģiju. Bet ir arī šī otra metode, kuru es priecājos, ka pielieto ar vien vairāk un vairāk, un arī mēs kā vecāki, ja tu esi vecāks, vari pieņemt šo lēmumu, šo sākt pielietot katru dienu. Tas ir par to, ka es pamanu, kur manam bērnam, vai es pamanu arī pats sev galu galā, kas ir tās lietas, kas viņam rada prieku, gandarījumu, kas man rada prieku un gandarījumu. Kas ir tās lietas, un ieguldīties tajā. Ieguldīties tajā, un hei, ja es redzu, ka tai baigai padodas, viņa daudz lasa grāmatas, viņai patīk literatūra. Kā es varētu, ko es varētu, kur es varētu vēl, kā es varētu viņai dabūt vēl vairāk apmācības, lai viņa tajā būtu veiksmīga, ja? Kur viņa būtu veiksmīga. Un, vai arī kāda cita lieta. Ja? Tā ir vēl viena pieeja, ko mēs varam izdarīt.
Iespējams, ka tev varbūt arī šajā mirklī ir tādas pārdomas, hei, vai vispār var būt laimīgs un veiksmīgs cilvēks vienlaicīgi. Nu, tad es tev lūkšu aizdomāties par Richardu Bransonu. Richardam Bransonam, ja nezini, kas tas tāds ir, iegūlē ļoti, ļoti daudz informācijas par viņu. Viņam pieder 300 kompānijas, un viss ir veiksmīgs. Un tas, ko viņš atrod kaut kādu ideju, kas viņam interesē, kur viņš grib izzināt, kas viņu aizrauj. Un viņš atrod vēl kādu cilvēku, kurš ir tikpat aizrautīts, passion about that, ja, tas angliskais, kuram arī ir tas passions, arī ir tā vilkme, arī tas entuziasms, kuram ir tikpat liels, pat lielāks. Un viņš nolgo viņu, lai viņš izdara šo darbu. Hm. Jā, man arī paņēma diezgan lielu dzīves daļu, lai es varētu beidzot sākt darīt tās lietas, kuras man izdodas visvairāk, kuras man pašai rada prieku. Atļaut sev vispār to darīt, atļaut prieku just. Un arī man ir dienas, kad man ir jādara šīs nepatīkamās lietas. Un es viņas daru, jo es zinu, ka ir kaut kas arī jādara, šīs nepatīkamās lietas. Bet signāls, kad ieskatīties, pajautāt sev jautājumus, vai tas ir tas, kurus tiešām gribu tiešām dzīvē iet, ir tad, kad šīs nepatīkamās lietas paliek par standarta dienu. Tas ir signāls, kas liek aizdomāties, vai es tiešām daru to, ko es daru, vai šādi es vēlos nodzīvot šo dzīvi. Un es esmu par to, kad veidot biznesu, tas, kas atbalsta man dzīvesveidu. Dzīvesveids vispirms, biznesa pēc tam. Ja šī filozofija ir kaut kas tāds, kas arī tev rezonē, tad noteikti paņem manu bezmaksas meistarklasi, kurā tu 15 minūtēs atradīsi biznesa nišu, kurā realizēties, kuru attīstīt kā biznesu. Un es te gribu ieaicināt vēl vienā uzdevumā. Es gribu, lai tu ieraugi savus superspējas. Šis ir uzdevums, kuru es dalos savā kursā apzināts dzīves manifestācijas radīšanas akadēmija. Un arī tu vari iegādāties šo kursu. Viņš ir ierakstā, viņam ir beztermiņa pieeja, kur ir viss apkopots, viss tas, kā tu vari uzradīt savu dzīvi. Uzdevums ir vienkāršs. Uzraksti 10 lietas, kurās tu esi lieliska, vai tev kaut kas lieliski padodas. Varbūt tev lieliski padodas Excel taisīt, varbūt tev lieliski padodas kārtot māju. Tam nav jābūt kaut kam tur mega, mega. Ja tur ir kaut kas mega, mega, protams, raksta arī to. Tā var būt prasme, tā var būt kvalifikācija, tā var būt arī tāda lieta, ka tu vienkārši sāredzi pozitīvo visās situācijās. Tas arī ir kaut kas, kas tev ir superspēja, jo citiem tā nav. Tikai tad, kad tu esi uzrakstījis, kaut gan nē, tu vari darīt arī to paralēli. Kad tu esi uzrakstījis šīs 10 superspējas, iedod šo uzdevumu višķiņ savādākā izpildījumā, apjautā 10 cilvēkus. Uzraksti vislabāk. Tie, kas tevi diezgan labi pazīst. Tie nevar būt tikko iepazinušies cilvēki, tikko satikti cilvēki vai kaut kādu mēnesi, tam vajag noteikti kaut kādu laiku. Tie var būt tava ģimene, tie var būt tavi kolēģi, tie var būt tavi draugi, un arī pajautā viņiem, kas ir 3 viņuprāt tās tavas kvalitātes vai talanti, kas tev izdodas vienkārši lieliski. Un ja tu esi no tiem kautrīgajiem, vienkārši pasaki, hei, reku, man te ir kaut kāds testiņš, manai profesionālai izaugsmai, es veicu aptauju, un man ļoti, ļoti vajadzīga tava palīdzība. Tad, kad tu esi saņēmusi šos visas atbildes no šiem visiem 10 cilvēkiem, uztaisi tādu kā apkopojumu. Apkopojumu no iesūtītajiem atbildēm, tu vari viņas sagrupēt, salīdzināt ar savu rakstīto, vienkārši paskatīties, ko citi cilvēki par tevi zina, vai arī tu to saredz kā vērtību, varbūt tu vispār kaut ko par sevi atklāji jaunu. Šis ir ļoti, ļoti brīnišķīgs uzdevums, un jebkurš klients, kas ir veicis šo uzdevumu manā vadībā, pie manis pēc tam atgriežas tāds piepildīts, pilns ar enerģiju, un sāk skatīties uz saviem talantiem, uz savām prasmēm
ar pilnīgu citu attieksmi. Es ticu, ka arī tev šis uzdevums iedod šo foršo sajūtu, tāpēc, tad, kad tu esi izpildījis, noteikti atnāc šeit pat komentārā, padalies, kā tu jūties. Tu vari arī uzmeklēt mani Instagramā, Auziņa Baiba, un padalīties. Bet pirms es beidzu šo epizodi, es vēl gribēju atgādināt par manis izdotajām kārtīm. Izaug 30 dienās, ja tev nav vēl šīs kārtas, noteikti iegādājies, jo šīs kārtas tev palīdzēs atgriezties pie sevis, saprast, kas ir tavas dzīves patiesās prioritātes, paaugstināt tavu pašvērtējumu un iespējams arī atrast talantu, ko pēc tam pārvērst biznesā. Links būs tepat aprakstā. Ā, Ja tu jau esi izmantojis, ja tu jau esi nopircis kārtas, paldies tev liels. Noteikti padalies, kā tev iet. Es ļoti vienmēr priecājos dzirdēt šos veiksmes stāstus, kā mainās dzīve, kad tu saproti to, ka tu ej tajā, ka tu atgriezies pie sevis īstenībā. Mums nevajag nekur iet, mums vajag atgriezties pie sevis, saprast savas patiesās dzīves prioritātes, vērtības. Un tajā mirklī jau mainās mūsu enerģētika, jau mainās mūsu pašvērtējums. Tas arī šodienai viss, un uz tikšanos nākošajā epizodē.